Lai sāktu strādāt ar jaunu ķēdes motorzāģi, jums jārīkojas šādi. Sāksim ar sliedes un ķēdes uzlikšanu. Izslēdziet ķēdes bremzi. Atlokiet grozāmo slēdzi, lai tas nofiksējas. Grieziet slēdzi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam. Noņemiet slēdzi un arī sajūga pārsegu. Noņemot sajūga pārsegu pirmo reizi, jūs zem tā atradīsiet transportēšanas uzliktni. Noņemiet to. Uzlieciet sliedi uz sliedes stiprinājumu skrūvēm. Pabīdiet sliedi līdz galam uz aizmuguri. Nu ir pienācis laiks ķēdes uzlikšanai. Raugieties, lai griezēja zobu asā šķautne būtu pavērsta sliedes gala virzienā. Uzlieciet ķēdi uz piedziņas zobrata. Pārbaudiet, vai dzenošie ķēdes posmi ieķeras piedziņas zobratā un virzās pa sliedes rievu. Turpiniet uzlikšanu sliedes rievā virzienā uz priekšu. Sāciet ar augšpusi. Pavelciet sliedi uz priekšu. Sajūga pārsegā atrodas ķēdes nospriegošanas tapa. Tai ir jāatrodas šajā sliedes atverē. Pieregulējiet tapas novietojumu tā, lai tā precīzi ievietotos atverē. Pielieciet sajūga pārsegu, pievelkot to tikai viegli. Nospriegojiet ķēdi, pagriežot slēdzi. Nostiepiet ķēdi tā, lai tā sliedes apakšā nenokarātos, taču lai to joprojām varētu viegli pagriezt ar roku. Paceliet un pieturiet sliedes galu un nofiksējiet to, pagriežot ratu. Neaizmirstiet nolikt slēdzi atpakaļ korpusā. Ja ķēde ir jauna, tās nospriegojums jāpārbauda biežāk nekā jau piestrādātai ķēdei, kam tas jādara katrā degvielas uzpildes reizē. Ja ķēde ir pārāk vaļīga, tā var izslīdēt no rievas. Savukārt pārmērīgs nospriegojums pastiprina gan ķēdes, gan sliedes nolietojumu. Tagad ir pienācis laiks eļļas un degvielas uzpildei. Strādājot ārpus telpām, ir ērti izmantot kombinēto kannu, kuras mazajā nodalījumā ir iepildīta ķēdes eļļa, bet lielajā lietošanai gatavs degvielas maisījums. Degvielai ir jāpiejauc augstas kvalitātes divtaktu motora eļļa. Ja jūs lietojat McCulloch divtaktu motora eļļu Universal Powered, maisījuma proporcija ir 2%, respektīvi 1 decilitrs eļļas uz 5 litriem benzīna. Ja lietojat citu divtaktu motoru eļļu, sekojiet lietošanas instrukcijas norādījumiem. Eļļa jāiepilda tvertnē, kas atrodas tuvāk sliedei. Zāģa darbības laikā jānodrošina nevainojama ķēdes eļļošana, pretējā gadījumā ķēde sakarsīs un tiks sabojāta. Arī sliedē var rasties bojājumi. Ķēdes eļļošana notiek automātiski. Mēs iesakām lietot tādu eļļu, kas bioloģiski sadalās. Degviela jāiepilda aizmugurējā tvertnē. Kombinētā kanna ir aprīkota ar uzpildes aizsargierīci, kas novērš benzīna izšļakstīšanos. Degviela plūst tikai tikmēr, kamēr jūs turat nospiestu uzpildes uzgali un automātiski pārtrauc plūst, līdz ko tvertne ir pilna. Pievērsiet uzmanību tam, lai vietā, kur tiek veikta benzīna uzpilde, būtu laba ventilācija.